Ziema joprojām neatstājas, ārā valda sals un līdz ar to joprojām aktuāli arī visi ar apkuru saistītie jautājumi. Vienas pilsētas Liepājas robežās maksa par apkuru pat aptuveni vienādās mājās ir ļoti atšķirīga. Nu jau skaidri pierādījies fakts, ka iedzīvotājiem vērts ieguldīt enerģiju un līdzekļus savu mājokļu sakārtošanā, jo tas pēc tam noteikti atmaksājas. Piemēram, šis nams Liepājā Dzintarielā 91 celts pagājušā gadsimta 70. gados. 2011. gadā tas tika renovēts, un tūlīt pēc tam to atzina par vienu no energoefektīvākajām mājām Latvijā. Pateicību par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu un šīs idejas popularizēšanu mājas iedzīvotājiem izteica arī Liepājas domes vadība. Dzintarielas 91. nama dzīvokļu īpašnieki jūtas gandarīti par savulaik pieņemto lēmumu veikt mājas renovāciju. Iegūms pilnīgi noteikti atsverot uz 15 gadiem paņemto kredītu. Pirms renovācijas bija lielas izmaksas. Bija pa kvadrātmetru mazākais bija lata 0,9 un lielākais bija kaut kur lata 50. Tagad mēs maksājām, lielākais ir bijis 52 centīmi pa kvadrātmetru un tagad 36, 32. Bet mājai kredīts ir? Mājai kredīts, jā. Apsaimniekošanas maksa mums bija 35 centīmi pirms un tagad ir 50 centīmi pa kvadrātmetru. Veicot energoefektivitātes pasākumus, siltināta nama fasāde, bēniņi un pagrabs, nomainīti logi un durvis, kā arī vertikālā divcauruļu apkures sistēma, pārveidot tā, lai katrs iedzīvotājs pats var regulēt siltumu dzīvoklī. Tagad pie katra radiatora pielikts savs skaitītājs. Pirms tam bija ir gala sekcijas un sekcijas pa vidu. Lai gala sekcijā būtu normāls siltums, tad vidējā sekcijā ziemā turēja logus vaļā un sildīja gaisu. Tagad jau katrs var piereglēt, kā viņš vēlās. Novembrī man bija 6 lati, oktobrī man bija 12 lati, sākot ar oktobri. Ja? Par apkuru tīri, ja? Es tieši par apkuru decembrī 18 lati un par janvāru 22. Un salīdzinoši es atceros, ka vislielākais rēķins par apkuru man ir bijis 72 tieši par apkuru. Tā kā tur, un ņemot nost to kredītu, vienalga es esmu ļoti vinnētā liela naudas ziņā. Un, protams, mājas vizuālais un ļoti patīk un ļoti liels paldies mūsu priekšniecei. Ja Dzintarielas 91. nama iedzīvotāji par apkuru maksā vidēji 50 centīmus par kvadrātmetru, tad tepat Liepājā ir mājas, kur situācija ir krietni vien bēdīgāka. Piemēram, Eduarda Tisē 58. nama iedzīvotāji par apkuru šodien maksājuši vidēji 1 latu un 35 centīmus par kvadrātmetru. Augstākajos mēnešos šī summa bijusi vēl lielāka. Pagājušā gadā šai mājai veikts energo audits, un lai gan tā veicēji atzīst, ka patēriņa ziņā šī ēka nav tā sliktākā, tomēr atrodas zem vidusmēra, un kopējā aina nav iepriecinoša. Lats 35 tagad par februāri, kad mums ir bišķi mazāk izmantot. Un pagājuši mēneši, man liekas, bija lat 99 arī. Ļoti liels bija tarīfs. Un tagad māja ir arī sadalīta uz 2 daļām. Mums ir 2 kāpņu telpa, kuru maksa par kopēju skaitītāju, un viena kāpņu telpa, kur skaita pēc individuāla skaitītāja. Un tāpēc arī visas māja iedzīvotāji grib sakārtot apkuras sistēmu, lai visiem vienādi maksa par apkurē. Tā kā katrā kāpņu telpā ir savs skaitītājs, tad situācija ir diezgan smaga kopumā. Labāk kāpņu telpā patēriņš ir liels un aptuveni 92 latus kvadrātmetru par apkuru jāmaksā cilvēkiem, kas ir visai ievērojams cipars. Kopējais prognozētais ietaupījums ir orientējuši 55%, uz ko varētu cerēt ar apkuras sistēmu un ar sienu siltināšanu un jumta siltināšanu. Ja? Diemžēl šajā mājā iedzīvotājiem ir savas finansiālas grūtības, tāpēc pārliecināt par ar sienu siltināšanu pagaidām nav izdevies. Ideālā variantā, protams, būtu veikt visu ēkas sienu siltināšanu, taču jau tika minēts, ka iedzīvotājiem ir finansiālas grūtības. Tās radušās laikā, kad māju apsaimniekoja firma Kaija 2. Šīs apsaimniekošanas rezultātā mājai izveidojās aptuveni 3000 latu liels parāds par apkuri, kas joprojām pakāpeniski tiek maksāts sadalot summu uz dzīvokļiem. Tagad parāds ir jau Gandrīz ir apmaksāti, jā.
Un tad var sakot, cilvēki ir gatavi tā, ņemt kredītu un maksāt. Nu, jā, šodien viņi piekrīt, viņi saprot, kā viņam ir liela ļoti maksa par siltumenerģiju, jā, un viņi to saprot, viņi grib mainīt un grib dzīvot labu mājā. Sadarbojoties ar mājas jauno pārvaldnieci, iedzīvotāji plāno siltināt bēniņus, pagrabu, nomainīt durvis un logus kāpņu telpā. Reāli siltināšanas darbi šeit varētu notikt tikai nākošgad. Ja mēs tagad sagatavosim visu dokumentāciju, tā būs līdz gada beigām, mēs niesim līli apstiprināt un tādu mēs gaidām. Starp citu, arī Dzintara ielas 91. nama apsaimniekošanas biedrības priekšsēdētāja Dzintra Kapelle ir atzīst, ka tieši visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana bijusi vissarežģītākais un laikietilpīgākais priekšdarbs. Tomēr redzot starpību apkurs rēķinos skaidrs, tas bija tā vērts.